Brīvdienās Humpalās bija 50% atlaide visam, tāpēc loģiski, ka man vajadzēja ieiet pāris veikalos un paskatīties, kas tur ir. Un īstenībā man sanāca ieķert pāris lietiņas, kuras es jums parādīšu. Šeit tā kā nav daudz lietas, bet toties citas lietas ir. Es kā vienmēr sākšu ar garlaicīgajām lietām un tad aiziesim uz interesantākajām. Tātad pirmā lietiņa ir šāds īsais džemperītis. Šo džemperi es paņēmu tikai tāpēc, ka man ļoti patika šī līnija, tā kā šī šuve. Es riktīgi gribētu vēl šādus džemperīšus vai topiņus, kuriem ir šāds tā kā dekoriņš, jo man nenormāli patīk, ka šeit ir tāds tā kā pufīgāks un tad šeit ir tāda kā viltus korsetīte uztaisīta. Izskatās tā riktīgi smuki un ikdienā ir riktīgi forši. Šis džemperis maksāja 2,30, bet tā kā 50% atlaide, tāpēc es nopirku pa €15. Es nopirku botas. Šādas ikdienišķas botas. Kroči ar šajām botām ir tā, ka it kā šīs botas ir New Balance, tā kā redziet, nu it kā ir New Balance, šeit ir arī logo un jā, šeit arī, kur arī ir logo, bet ir tā, ka šīs botas bija nereāli lētas, tā kā tiešām nereāli lētas un liekas, tā kā neticami, ka varētu nopirkt firmas apavus pa tādu summu, tāpēc mums šķiet, ka tie nav oriģinālie New Balance. Tāpēc, ka ziniet, cik es samaksāju par šajām botām? €90. €90 par New Balance botām, kuras vēl pie tams nav sliktā stāvoklī. Es šīsnībā ir vienīgā lieta, kurus izmazgāju, kurus paspēju izmazgāt. Tā kā jūs redzat, šīs botas nav sliktā stāvoklī. Paskatieties uz zoli. Un pa €90, nu mums šķiet tā kā nenormāli neticami, ka tās ir īstās, bet arī paskatieties, kur šeit ir tā kā botu izmērs. Šeit arī ir tā kā logo un izskatās tiešām kā oriģinālās. Piemēram, šīs botas un man viņas derēja tā kā perfekti un viņas bija super ērtas, tā kā tiešām ļoti ērtas botas. Man bija tāda sajūta, ka es staigātu pa mākonīšiem. Ļoti ērtas, riktīgi labi derēja, tāpēc es domāju, nu labi. Es nopirkšu, tā kā ratu pasteigām riktīgi forši. Man kaut kā baigi nepatīk staigāt feikos, tāpēc es domāju, vai pirkt vai nepirkt, bet domāju, labi, vienalga, tā kā pats galvenais ir tas, ka man ir riktīgi ērti šajās botās, tas ir pats galvenais, bet €90 New Balance. Nu, nezinu. Šāds džemperītis man reāli riktīgi patīk, šādi īsie džemperi, kuri ir tādi kā nogriezti, ka šeit nav tā kā perfekti sašūts, reāli izskatās kā sagriezts džemperis. Man riktīgi patīk tādi džemperi. Vienīgais, ka aizmugure izskatās tā diezgan, nu tā, tāda plata. Nezinu, vai man īsti patīk aizmugure, bet es aizmuguri neredzu, tāpēc es skatos uz priekšu un man priekšu patīk. Man arī patīk īstenībā šis tā kā tas zīmējums, vai es pat neslasīju, kas tur ir rakstīts. Iekša silta. Ikdienā riktīgi smuki. Šis džemperis maksāja 93 centus. Šāda blūzīte, šī blūzīte vispār ir no Zaras, bet manā gadījumā no Humpiešiem. Tāda īsa blūzīte, materiāls ir tāds, nu, ļoti patīkams. Man riktīgi patīk tas materiāls un izskats arī ļoti skaists. Vienīgais, es nezinu, ko darīt ar šajām piedurknēm. Es domāju, tas tā atlocīt, bet arī tā kā, nu es nezinu, šādi laikam ir jāizskatās. Vienīgais, kāds ir mīnus šajai blūzītei, ir tāds, ka var redzēt, ka šeit ir izrauti diegi. Tā kā jā, šī blūzīte ir tādā paraustīta. Jā, šeit ir raustīti tādi diegi, bet tā kā ikdienai smuka blūzīte, bildēm riktīgi smuki, jo es nopirku šo blūzīti, tāpēc, ka šī blūza maksāja 2,50
un man riktīgi patika, kā izskatās, tāpēc es pievēru acis uz tajiem izraustītajiem tiegiem. Es vienmēr esmu gribējusi tādu īsu vestīti. Es nezinu, kāpēc, bet man tās īstās vestītes liekas tajā riktīgi stilīgas, bet tā kā ne ikdienas nesāšanai, bet kaut kādai fotosesijai vai pasākumam, tāpēc es nekad negribēju pirkt tās īsās vestītes pa oriģinālajām cenām, jo es zināju, ka man to vesti vajadzēs uz, nezinu, 2 dzīves notikumiem, tāpēc es nekad negribēju pirkt pa pilno cenu. Bet es Humpalās uzgāju uz šādas vestītes tādā. Man šķiet, ka dzīvē tā krāsa ir nedaudz spilgtāka, tāda kā laškrāsa, īsa vestītē. Nu, man tā patīk. Vienīgais, es nezinu, kā šo vesti smuki sasiet. Es nezinu, vai ir domāt šādi nesāt šo vesti. Es reāli nezinu, tas man vēl būs jāpadomā, kā tā smuki sasiet, jo es nezinu, vai man šķiet, ka var labāk sasiet. Man šķiet, tāpēc tas vēl jāpadomā, bet, nu, jūs domu saprotat, jā, šāda īsā vestīte ar lieliem pleciem, tas tā efektiņam. Es domāju, kaut kādai fotosesijai vai pasākumam būs riktīgi labi. Un šī vestīte maksāja 2,52 eiro. Es domāju, šis ir diezgan labs ietaupījums, īpaši, ja es šo vestīti uzvilkšos, nezinu, kaut kādas 3 reizes dzīvē pa 2,50. Tas ir daudz labāks darījums. Šāda ādas jaciņa, bet šī nav tāda kā virsjaka, bet tā kā parasta jaka, jo viņa ir ļoti plāna. Tā kā tiešām ļoti plāna, tā īsti nebūs kā ādas virsjaka. Un pēdējā laikā riktīgi patīk tādi ādas ādas imitācijas apģērbi. Es nezinu, man kaut kā riktīgi patīk. Un šī brūnā jaciņa ir riktīgi smuka. Vienīgais kvalitāte tā kā nav tā labākā. Es zinu, ka šo jaku nevarēšu likt veļas mašīnā. Tas ir 100%, jo man iepriekš bija ādas jaka, kura bija tieši šitādā pašā materiālā, un es viņu ieliku mazgāties, un jums vajadzēja redzēt, kādu esmu izņēmu ārā. Tā kā šis viss, kas ir šī ādas imitācija, kas ir pa virsu jātajam materiālam, viņa vienkārši nolobās nost, ja tu ieliec veļas mašīnā. Tāpēc šitādu materiālu nekad nelieciet mazgāties veļas mašīnā. Nekad, jo viss apģērbs būs šitajā materiālā un šis būs metams ārā. Jau ir pienākuši laiki, kad Humpalās sāk pārdot Shein drēbes. Jā, reāli Humpalās pārdot Shein drēbes, un šī jaka ir no Sheina. Jūs iedomājaties, šī jaka maksāja 5,60 oriģināli. Es samaksāju 2,80, protams, ka jau 50%, bet jūs iedomājaties, ka Humpalās pārdod Shein jaku, ja šo pa 5,60. Reāli tā nemaz nav baigā atlaide, jo es šaubos, ka Sheinā šī jaka bija baigi dārgā. Es teiktu, ka Sheinā šī jaka varētu maksāt kaut kādus, es nezinu, 12 eiro, 13. Tāpēc es biju bišķiņ tā šokā. Jūs reāli Humpalās nezināt Shein cenas. Tagad mēs aizejam uz 2 pērlēm, kuras es atradu. Šis būs pēdējās 2 lietas, bet es nopirku šādu kažociņu. Es vienkārši nevaru. Šis kažociņš ir dievīgs. Šajam kažociņam ir super liela kapuce. Tas ir tas, kas man nenormāli patīk. Es dievinu lielas kapuces, un šajam kažokam, nu jūs paskatāties, cik milzīga kapuce. Un izskats tā kā, nu, es nevaru, man nenormāli patīk. Par ko es biju šokā, ka šis kažoks tā kā reāli ir silts, tā kā reāli silts, tāpēc, ka parasti, kad es nopērku šādus viltotos kažociņus, tad viņi vienmēr ir tādi paplāni, tā kā vējš pūš cauri, man vienmēr ir augsti, tāpēc es jau biju sagatavojusies, ka šajam arī tā būs. Man vienkārši patika izskats, tāpēc es nopirku, bet īstenībā šis kažoks ir reāli silda. Tā kā es tagad nesen izgāju ārā, tā kā bija diezgan pavēss, bet tā kā man bija silti, par ko es biju šokā, ka es tā kā tiešām arī varu vilkt vesā laikā šo kažoku. Šis ir mans jaunais virsjaku favorīts, nu tiešām riktīgi smuki, un jūs zināt, pa
cik es nopirku šo kažoku? Par 4 eiro. Jā, par 4 eiro. Labi, būsim precīzi par 4,25 eiro. Tā ir precīzā cena, bet es tā kā nopaļoju 4 eiro. Palika pēdējā lieta, kas ir tāda pērle. Es vienkārši nespēju noticēt, ka es kaut ko tādu kumpelās nopirku. Ak, Dievs! Es nezinu, vai jūs redzat kamerā, bet šie zābaciņi ir pilnībā visi dimantiņos. Pilnībā visi zābaki ir dimantiņos. Šeit nav labs apgaismojums, jo tagad tie dimantiņi tā nespīd, bet ir citas gaismas, kurās šie dimantiņi sāk tā mirdzēt. Jūs zināt, piemēram, juvelieru veikalos, kur pārdod, piemēram, gredzenus, tur tie gredzeni visi tā mirdz, jo viņi ir speciāli uztaisījuši tādu gaismu, lai tie gredzeni izskatās vienkārši labāki. Jūs iedomājaties, ja es ieietu tajā veikalā ar šādiem zābakiem. Bet labi, es jūtu, es sāku runāt par vispār citām tēmām. Šie zābaki man šķiet vispār ir vai nu jauni, vai nu ļoti, ļoti maz lietoti, tāpēc, ka jūs paskatāties uz zoli, tā kā zola izskatās reāli jauna, un šajos zābakos iekšā bija reāli šitie papīri, kuri parasti ir jaunos apavos, un arī šeit viss iekšā tā kā izskatās reāli jauns. Es, kad ieraudzīju šos zābakus, man tā acis iemirdzījās. Man bija tāds, ja šie zābaki būs manā izmērā, šī ir mana veiksmīgā diena. Vienīgais, šie zābaki ir ļoti nērti. Ļoti nērti, tāpēc, ka ir tievais papēdis, nav vispār platformenes, tā kā redziet, šeit ir... Nu, jūs saprotat, par ko es runāju, šeit nav vispār platformenes, un tievais pirkstgals. Tāpēc šie zābaki ir nenormāli nērti. Noteikti uz dzeršanām es šo zābakus nevilkšu, vai uz kaut kādu klubu noteikti nē. Es nevarētu vispār pastaigāt. Bet es domāju, fotosesijām, nu, rīktīgi labi fotosesijām būtu kaut kādām bildītēm, vai arī varbūt kādreiz mani uzaicinās uz kādu pasākumu, kur šie zābaki riktīgi labi iederētos. Varbūt es mēģinātu uz pasākumu uzvilkt šos zābakus. Bet tā kā šis kadrs nav labs, lai es parādītu, kā šie zābaki izskatās virsū, tāpēc es uzlikšu uz šī video citu video, kur es esmu uzvilkusi šos zābakus, arī es centīšos tajā video parādīt, kā šie zābaki mirdz, jo šie zābaki, nu, nereāli labi mirdz, nu, jūs reāli nevarat vispār to redzēt, bet jūs zināt, cik maksāja šie zābaki. Oriģinālā cena bija 16 eiro, bet tā kā bija 50% atlaidē, šos zābakus dabūju pa 8 eiro. Pa 8 eiro! Jā, šāds bija mans ātrais humpalu ķēriens. Ātrais, bet es teiktu ļoti efektīvais un diezgan lēts, tā kā visas lietas bija rīktīgi lētas, un pat ja bija nedaudz dārgākas, kā es parasti pērku, tas noteikti bija tā vērts. Es runāju par tiem zābakiem. Bet jā, tas ir arī viss šajam video. Neaizmirsti man piesakot, noliekot šo video, un mēs tiksimies nākošajā video. Atā!